5. augustā dzelzceļnieki svin savus profesionālos svētkus. Šogad šajā dienā tika pieminēti vairāki nozīmīgi notikumi. 1919. gadā dibinātajam uzņēmumam Latvijas dzelzceļš apritēja 97 gadi, 155 gadi kopš pirmās dzelzceļa līnijas Rīga-Daugavpils atklāšanas, 1861. gadā un Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcas 150. gada diena. Tās vēsture aizsākās līdz ar Pēterburgas, Varšavas un Rīgas Orlas dzelzceļa līnijas būvniecību, kad 1866. gada 6. augustā darbu uzsāka ritošā sastāva apkalpes un remonta Dvinskas galvenās dzelzceļa darbnīcas. Viesiem uzņēmuma ilgadējiem un uzticamiem partneriem no Latvijas un ārvalstīm jubilejas svinības sākās ar ekskursiju rūpnīcā un iepazīšanos ar galveno cehu darbību. Visiem bija iespēja klātienē pārliecināties par to, ka rūpnīcas kolektīvs strādā saskaņā ar uzņēmuma devīzi – mūžsenas tradīcijas mūsdienu tehnoloģijās. Pie jums strādā ļoti profesionāls kolektīvs, kas paveic savu darbu kvalitatīvi un noteiktajos termiņos. Mēs esam apmierināti ar to un sveicam visu kolektīvu svētkos. Savā pusotra gadsimta ilgajā vēsturē lokomotīva remonta rūpnīca vairākas reizes ir mainījusi nosaukumu, piedzīvojusi grūtus laikus, taču ik katru reizi tai izdevās atdzimt no jauna, paliekot par vienu no vadošajiem pilsētas un reģiona uzņēmumiem, lielāko nodokļu maksātāju un darba devēju. Rūpnīcas galvenā bagātība ir tās speciālisti. Viņi nepārtraukti strādā pie tā, lai paplašinātu saražotās produkcijas klāstu, izmantojot jaunas tehnoloģijas un materiālus. Nevelti tautā rūpnīcu sauc par kadru kalvi. Sergejs Kurjets uzņēmumā strādā kopš 1991. gada. Sāka kā atslēdznieks, tagad ir dīzeļražošanas vadītājs. Strādājot ražošanā, augsti vērtēju strādīgumu, disciplīnu, pedantiskumu un godīgumu. Es pats esmu cilvēks, kas stingri ievēro noteikumus. Tās pašas dienas vakarā rīkotais svinīgais pasākums tika atklāts ar dziesmu, kas veltīts rūpnīcas jubilejai. Dziesmas vārdu autori pastāstīja, ka viņu iedvesmoja uzņēmuma apaļā jubileja, bet mūzikas autori smēlās iedvesmu dzejnieces sarakstītajos sirsnīgajos dzejas vārdos. Te ir jābūt nevis vienkārši dziesmai, bet svinībām, ar ko atklāt svētku pasākumu, lai visi klātesošie justu lepnumu par mūsu rūpnīcu. Man bija ļoti interesanti rakstīt jauna forma, dziesmā, tāpēc, ka es esmu bērnu rakstniece, tā bija jauna forma. Tā iznāk, kaut ko iznāk. Rūpnīcas darbiniekus jubilejā sveica Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis, ministriju pārstāvi, dzelzceļu uzņēmumu, partneru vadītāji. Uzņēmuma darbinieki ir daudz paveikuši pilsētas labā. Viņi piedalījās tramvaju līniju būvniecībā, stelles uzstādīšanā Slavas skvērā, preses formu izgatavošanā, dzīvojamo māju būvniecībai. Pateicoties rūpnīcas entuziastiem, Daugavpilī aizsākās spīdvietu tradīcijas. Pēdējā laikā austrumu tirgus krasās sašaurināšanas dēļ situācija uzņēmumā ir diezgan sarežģīta, tomēr to ir izdevies stabilizēt, izejot rietumu tirgu. Arī Krievijas kompānijas cer uz sadarbību turpināšanu. Mēs strādājam jau Vācijā, pagājušajā nedēļā vinnējam tenderi Polijā. Mūs gaida vēl viens jauns tenderis, šodien iesniedzām dokumentus. Tā kā mēs strādājam, tirgus ir atvērts, klienti mūs novērtē. Uzņēmumam ir perspektīva, iespēja transformēties pašreizējos grūtajos tirgus apstākļos, radīt un piedāvāt mums nepieciešamo produktu, lokomotīvu remontu. Pašvaldība no savas puses vienmēr ir palīdzējusi un palīdzēs uzņēmumam veidot savstarpēji izdevīgu sadarbību ar tuvākajiem kaimiņiem, izmantojot diplomātiskos kanālus valdības līmenī. Mēs nevaram stiprināt Krievijas rubli, bet mēs darīsim visu, lai ar diplomātisko kontekstu palīdzību, ar politisko risinājumu palīdzību palīdzēt uzņēmumam saglabāt savu vietu Krievijas, Kazahstānas tirgu, jo bez šiem kaimiņu, bez šīs sadarbības ar mūsu kaimiņiem, protams, ka uzņēmuma perspektīva būs ļoti sarežģīta. Bet ticu, ka pēc gadiem, 10, varbūt 110, ja pilsētas vadītājiem būs vajadzīgs, rekonstruēt kaju, kas ir pie pilsētas iebrauktuves, uzņēmums palīdzēs. Viss būs kārtībā.
Sveicot jubilārus, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lācis pasniedza pašvaldības goda rakstus kolektīvam un vairākiem uzņēmumu veterāniem par ievērojumu ieguldījumu ražošanas attīstībā. Uzņēmumu darbiniekiem, kuru nepārtrauktais darba stāžs uzņēmumā ir vairāk kā 20 gadi, tika piešķirts tituls Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcas veterāns. Salīdzinot ar Daugavpils pilsētu, kurai šogad aprit 741 gads, rūpnīca vēl ir jauna. Nevelti rūpnīcas jubilejas dziesmā skan vārdi tikai uz priekšu, un šodien aprit tikai 150.